внимание всех колхозников было, естественно, привлечено и к этому. Поэтому очень приятно, что коллектив колхоза Бангия и в 84-м, по результатам 84-го года получил переходящее красное знамя, и по результатам 86-го года. Что бы мне хотелось сказать еще, что мы вступили сейчас в такую выполнение таких задач, когда было буквально, недавно, сейчас очень быстро бежит время, было опубликовано обращение нашей партии к советскому народу за достойную встречу 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Республика наша, первый квартал сработала плохо, нужно признать. 25 апреля состоится пленум ЦК Компартии Латвии, который вручить вашему коллективу, и представителей прошу получить это высокую награду, это знамя, завоеванное вами. Так как знамя это переходящее, я сказал вам, что по результатам 84 года и 86 года колхоз получает, то к этому знамени есть вот такой диплом. Значит, в дипломе написано, что Центральный комитет КПСС, Совет министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ присудили коллективу рыболовецкого колхоза «Банга» победителю во всесоюзном социалистическом соревновании за успешное выполнение плана экономического и социального развития на 1986 год переходящее красное знамя. То есть, если вам вдруг по каким-то причинам и не удастся удержать в 1987 году его, но я думаю, что надо работать так, как вы сработали первый квартал, тогда, видимо, удастся. Но все же тогда у вас останется этот диплом. Капитану флагману Венспилского производственного отделения товарищу Вилкс Ивану Ивановичу. Товарищи, в этот праздничный день для нас немалое усилие выполнения социалистического обязательства в 1986 году несла Венспилская производственная база, как неотъемлемая частица нашей колхозной семьи. Совместно с другими отраслями Венспилская производственная база, обладающая большим добывающим и обрабатывающим флотом в социалистическом соревновании, занимала ведущие места среди рыболовецких колхозов Латвийской ССР. Узкая производственная база выполнит все задания, поставленные перед нами. Tūkstoš 1986. gada sociāliskās saistības visos rādītājos tika izpildītas pirms termiņa un krietni pārpildītas. Piecgadis otrais gads kolekciju apstrādes kompleksu kolektīvam, kas sākās sarežģītos apstākļos,
jo nebijām nodrošināti ar ritmisku izēvielu šprotu ražošanai. Bet pateicoties Baltijas brigādes zvejniekiem, kas neatlaidīgi strādāja šogad bargajos ziemas apstākļos, radīja izēvielas rezervi, kas zivju apstrādes cehiem izēvielas trūkuma dēļ tiek sāvisnīgi. Priekšsēdētājiem Pietram Lismetam. Vispirms no sirds gribas izteikt pateicību tām organizācijām un iestādēm, kuras mums ir vadījušas pa sociālisma ceļu, kuras ir devušas attiecīgas norādes, attiecīgi ievirzi, pamācījuši, palīdzējuši tajā nopietnajā un vajadzīgajā ceļā, kurā iet jebkurš kolektīvs mūsu socialistiskajā valstī cīņā par saimniecisko jautājumu risināšanu, cīņā par cilvēku dzīves labklājības tālāk nostiprināšanu, cīņā par miera lietu pasaulē. Un kā mēs zinām, mūsu valsti, mūsu zemi, mūsu tautu, visu mūsu vada mūsu mīļotā komunistiskā partija, tāpēc vispirms gribētos izteikt pateicību mūsu Rajona partijas organizācija, mūsu Republikas partijas organizācijas centrālajai komitejai un, jāsaka, arī mūsu lielajiem partijas orgāniem, ar kuru parakstiem, ar kuru novēlējumu pie mums atnāca šīs karotes. Ir jau ļoti labi tādā situācijā dzīvot, ka tev pamāca, palīdz un pēc tam vēl arī karo iedod. Paldies visiem tiem! Mums varbūt šodien gribās kaut ko vairāk izlietot, patērēt, finansot konkrētājiem patēriņam un mazāk, kā saka, ielikt, ieguldīt nākotnes jautājumu risināšanā. Tas būtu bijis bīstams ceļš, ja mēs pa šādu ceļu ietu, ja mēs pa šādu ceļu būtu gājuši 15 vai 20 gadus atpakaļ, ja 10 gadus atpakaļ, tad šodien mūsu saimniecība nebūtu tik ekonomiski spēcīga un mūsu cilvēki nebūtu tik materiāli un visādā veidā pārtikuši, kā tas ir šodien. Tieši šī sabalansētība, šīs dienas patēriņa ziņā un rītdienas perspektīvā jautājumu atrisināšanas nodrošināšanā ir bijusi par pamatu mūsu saimniecības nemitīgai ekonomiskai augšupējai. Es gribu izsacīt šajā ļoti svinīgā un sirsnīgā brīdī lielu pateicību visām tām organizācijām, kas darbojas Rojas un Kolkas ciemā. Vispirms mūsu skolā, kurās tiek kalta un veicināta un veidota mūsu jaunā paudze. Mūsu pārējo organizāciju iestājuši darbiniekiem, tirdzniecības darbiniekiem, it sevišķi veselības aizsardzības darbiniekiem, sakara darbiniekiem, ceļu darbiniekiem, mežu darbiniekiem, mūsu meteoroloģiskā dienas darbiniekiem, visiem tiem, kuri ir veicinājuši mūsu darbu. Mūsu Kolkas ciema un Rojas ciemata izpildu komitejas darbiniekiem, kuri vienmēr ir, jāsaka, sapratu, ar lielu saprašanu, lielu atbildību palīdzējuši mums risināt visus jautājumus, kas ir uz vietas darāms. Mēs ļoti labi kontaktējamies ar mūsu robežu aizsardzības garnizoniem, palīdzot viņiem un viņiem palīdzot mums, jebkuru saimniecisko, jeb sabiedriski politisko jautājumu risināšanā. Es gribu izteikt dziļu pateicību mūsu rajona organizācijām, mūsu rajona partijas komitejai un rajona izpildu komitejai, tāpat arī citām organizācijām, kurās vienmēr mēs esam atraduši saprātīgu atbalstu mūsu iniciatīvām, mūsu pasākumiem, mūsu vajadzībām, cik tas ir iespējams rajona mērogā izdarīt. Kuros katrs strādā tiem, kuri ir pelnītā atpūtā, gaišus gadus, ilgus, jāsaka, un palīdzēt reizēm, cik ir spēka arī ražošanas jautājumu risināšanā. Visiem labu, stipru veselību un daudz laimīgu, priecīgu dienu kolektīvā, ģimenē, draugu pulkā, tā, lai vienmēr valdītu veselīgs, radošs, biedrisks un darba noskaņojums. Visu labu! Biedri, vai vēl kāds no klātesošiem vēlās uzstāties?
Значит,